Sveiki, mīļīši! Esam nonākuši Viktorīnā līdz 11. jautājuma skaidrojumam. Tātad 11. jautājums mums, kādēļ bioloģiskie produkti tiek uzskatīti par veselīgākiem? Un atbilžu varianti. Tie ir lētāki, tie nesatur mākslīgus pestiķīdus un ķīmiskas vielas, tie ir kalorijām bagātāki un tādēļ ir lielāka uzturvērtība, vai tie ir ilgāk uzglabājami. Kā es domāju, kur atbilde bija pareizā? Jā, protams, tie nesatur pesticīdus un ķīmiskas vielas. Un, paskatīsimies uz to, kad uz iepriekšējiem jau atbilžu variantiem, ja. Paskatīsimies, kad lētāki viņi viennozīmīgi nav, pārsvarā nav. Kādēļ? Tādēļ, kad viņi tiek ļoti rūpīgi pārbaudīti. Viņi ļoti rūpīgi tiek izskatīti un pārbaudīti tāpēc, lai līdz jums, teiksim, gala patērētājiem, viņi nonāk pilnīgi nekaitīgi. Ja? Otrām kārtām, bioloģiskais, jebkurš bioloģiskais produkts ir dārgāks drusciņ par mākslīgi ražotu. Ja? Jo tas ir bioloģisks, ja? Viņš nesatur nekādus GMO. Viņš nesatur nekādus konservantus, ja, nekādus hormonus nesatur, ja. Jebkādas ķīmiskas vielas viņš nesatur, ja, ne garšas pastiprinātājus, ja, nekā tam līdzīgi viņš nesatur, tāpēc viņš arī ir tik bioloģisks un veselīgāks, ja, nekā kaut kāda ķīmiskā viela, ķīmiski saražota, mākslīgi saražota viela. Par to, vai viņi ilgāk uzglabājas. Nē, viņi neuzglabājas ilgāk. Jebkurš bioloģisks produkts, viņš ātrāk bojāsies nekā, teiksim, mākslīgi ražots, ja, no dažādām ķīmiskām vielām. Kādēļ? Tāpēc viņš ir bioloģisks. Jebkurš bioloģisks produkts bojājas ātrāk, ja, tāpēc viņiem ir īsāki termiņi, ja. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī to, ka jūs to produktu dabūjat vienmēr svaigāku. Ja? Jo, pieņemsim, kaut vai tas pats piens, ja? Nopērkiet veikalā pienu, ja? Viņš jums nedēļu nostāvēs uz galda un viņš būs tāds kā tikko nopirkts. Ja? Savukārt paņemiet kārtīgi īstu lauku pienu, ja? Noturiet viņu nedēļu uz galda, viņš būs rūgušpiens, tāds riktīs, jau paskābis rūgušpiens. Ja? Protams, tas ir veselīgs, jā, bet, kā piens viņš vairs nebūs, jā. Vienalga, paskatieties uz dārziņu, paskatieties uz kaut kādiem tomātiem, piemēram, jā, nopērkiet veikalā tomātu, noliekiet, lai viņš stāv uz galda, jā, un noplūciet siltumnīcā vasarā tomātu sarkanu un noliekiet, lai stāv uz galda. Jā, tas mājas tomāts, viņš var būt izvilks kaut kādu nedēļu, jā, var būt, jā. Savukārt veikalā pirktais viņš var visu mēnesi nostāvēt reizēm, ja, un nekādas vainas viņam, ārējas nekādas vainas nav. Jā, tāpēc bioloģiskie produkti, protams, tiek uzskatīti par kvalitatīvākiem, par labākiem, ja, un tāpēc arī šiem produktiem, viņi iziet dažādas certifikācijas, ja, viņi iziet, tāpēc arī iet certifikācijas, lai viņus varētu atzīt kā kvalitatīvākus, ja. Un arī mūsu produktiem, jā, ir GMP certifikācija, kas norāda uz to, ka viņš ir pilnībā tīrs produkts, ja. Tā kā lietojam bioloģiskos produktus, jo pats cilvēks ir daba, no dabas nācis, ja. Pats cilvēks ir bioloģisks. Ja, tīrs, ja, un arī cilvēka šūna šo bioloģisko produktu daudz labāk atzīst nekā kaut kādu ķīmisku, ja. Un arī, protams, skatoties uz to, ka bioloģisks produkts, teiksim, šiem produktiem, paskatieties uz anotācijām šiem produktiem, ja, un paskatieties uz anotācijām ķīmiski ražotiem produktiem, ja. Kad anotācijā blakus parādībās ir gandrīz pilna vai lapa vai divas lapas, ja, tikai dēļ tā, lai noveltu atbildību no sevīm. Ja. Taču šiem produktiem viņiem nav vajadzīgas tik ļoti lielas tādas anotācijas ar blakus parādībām, tāpēc, ka dabīgs ir dabīgs, ja, un organisms dabīgi pieņem. Ir, protams, izņēmumi, vienmēr visur ir izņēmumi, taču pārsvarā
mēs esam dabas bērni, ja? Un dabas produkti ir priekš mums.